Uzklausīsim lasījumu no svētā rakstu vietas Iesejas grāmatā 60. nodaļas. Celies, topi apgaismota, jo tava gaisma nāk, un tā kunga godība uzlic pār tevi. Tik tiešām tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlic kā saule tas kungs, un viņa godība parādās pār tevi. Tautas staigā tavā gaismā un ķēniņi tai spožumā, kas uzlic pār tevi. Paceli savus acis un skaties visapkārt. Tie visi ir sapulcējušies un nāk pie tevis. Tavi dēli nāk no tālienes un tavas meitas uz rokām atnestas. Kad tu to redzēsi, tad tu starosi priekā un tava sirds iedrebēsies un atvērsies, jo jūras bagātības virzīsies šurpu pie tevis un tautu manta ieplūdīs tevī. Kamieļu jūklis apklās tevi, jaunie kamieļi no Midijānas un Efejas, un visi nāks no Sabas. Tie atnesīs zeltu un vīraku un teiks tā kunga slavu. Āmen. Lasījums no Pāvila vēstules Galatiešiem. Tāpēc es, Pāvils, nesdams Kristus Jēzus važas par jums, pagāniem, griežos pie jums. Jūs jau esat dzirdējuši par uzticēto Dieva žēlastību man darboties jūsu labā. Ar atklāsmi man darīts zināms Dieva noslēpums par to, ko iepriekš īsumā esmu rakstījis. To lasot, jūs varat nojaust manu Kristus noslēpumu izpratni, kas agrākajām cilvēku bērnu paaudzēm tādā veidā vēl nebija darīts zināms, kā tagad. Garā ticis atklāts viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem, proti, ka evaņģēlijam nākot pagāni Jēzu Kristu līdzi kļuvuši par apsolījumu mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem. Par šī evaņģēlija kalpu es esmu kļuvis, saņemdams Dieva žēlastības dāvanu, ko viņš savā lielajā spēkā man piešķīris, man, vismazākajiem starp svētajiem, dot šī žēlastība pagāniem pasludināt Kristus neizdibināmo bagātību un rādīt, ka ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laikiem bijis apslēpts visu lietu radītājā Dievā, lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zinām. Jo tā tam bija jānotiek pēc viņa mūžīgā nodoma, ko viņš piepildījis mūsu kungā Kristu Jēzu, kurā mums, kas viņam ticam, dota iespēja tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību. Āmen. Žēlastība jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Matejs 2. nodaļā. Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlemē ķēniņa Heroda laikā, redzi, no austrumiem Jeruzalemē ieradās gudri vīri un jautāja, kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. To dzirdējis ķēniņš Herods ļoti uztraucās un visa Jeruzaleme līdz ar viņu.
sapulcinājis visas tautas viespriesterus un rakstu mācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Tie viņam sacīja Jūdejas Betlemē, jo kungs caur pravieti ir sacījis, un tu, Betleme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākās starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu Izraēlu. Tad Herods slepeni attaicinājis gudros, rūpīgi tos izjautāja par zvaigznes parādīšanās laiku. Un viņš tos sūtīja uz Betlēmi un sacīja, ejiet un visu izjautājiet par šo bērnu. Kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, lai arī es varu iet viņu pielūgt. Uzklausījuši ķēniņu, tie aizgāja. Un redzi, zvaigzni, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns. Un tie zvaigzni ieraudzīja, kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, viņa māti, un nokrituši ceļos, tie viņu pielūdza. Tie atvēra savas dārguma lādes un pienes viņam dāvanas, zeltu, vīraku un miras. Sapni brīdināti pie Heroda neatgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu uz savu zemi. Amen. Nāc, Svētais Gars, piepild savu ticīgo sirdis un iededz tajā savas mīlestības uguni. Amen. Bībelē ir vairāki notikumi, kas it kā atspoguļojās. Kaut kas notiek, piemēram, vienā veidā vecajā derībā, bet spoguļa attēla veidā jaunajā derībā. Slavenākais un vissvarīgākais ir, kā Ādams un Kristu viens otru atspoguļo. Kristus tiek saukts par jauno Ādamu, jo kā vecais Ādams Ēdens dārzā nepaklausīja Dievam, krita grēkā un atnes mums nāvi, tā jaunais Ādams, Kristus, nekrita grēkā, bija paklausīgs Dievam līdz nāvei, atnesdams mums dzīvību. Līdzīgs paralēls varam vilkt arī starp Ievu, kas kļūdaini ieklausījās un ticēja Sātanam caur čūsku, un Mariju, kas svētīgi ieklausījās un ticēja Dievam caur eņģeli. Šādā veidā varam atkal un atkal atrast sākumu un galu kādam notikumam, lietai vai domai, viscaur Bībeles lapas puses. Mums vajadzētu sagaidīt šos sākumus un galus, jo Bībele mums ir dot, lai atklātu Kristu, kas ir pats alfa un omēga, lielais sākums un gals. Šodien, kad mēs svinām zvaigznes dienu, mēs dzirdam slaveno stāstu par gudriem vīriem no austrumiem, kas sekoja zvaigznei, lai atnestu savas dāvanas jaunpiedzimušajam ķēniņam. Viņi nāca, ka viņi paši saka, lai viņu pielūgtu. Šī ir svarīga detaļa,
jo viņi nenāca vienīgi kā sūtņi no tālās zemes, lai nodotu diplomātiskos sveicienus, bet nāca, lai dotu godu, burtiski, lai mestos uz vaiga, zemotos vai dievinātu. Gudrie vīri zināja, kas šis bērniņš ir, un viņi zināja, ka šis bērniņš ir vairāk nekā mirstīgs cilvēks, un tādēļ nāca, lai viņu pielūgtu. Ir sena tradīcija, kas saka, ka gudro vīru skaits bija 3, jo dāvanu skaits bija 3. Un vēl tradīcija saka, ka šie vīri bija arī ķēniņi, kas nāca no dažādām zemes malām. Vai tas tā bija vai nebija, šajā gadījumā nav būtiski. 3 vīri nesa 3 dāvanas Kristum. 3 cilvēki nes 3 dāvanas Dievam. Paturiet šo skaitu 3 un šo darbību, dāvanu nešanu un to virzienu prātā. Tagad atcerēsimies gadījumu no Vecās derības. Mēs lasām 1. Mūzes grāmatā 18. nodaļā par Ābrahama tikšanos ar Dievu. Un kungs viņam parādījās pie Mamres ozoliem. Viņš sēdēja telts ēnā, kā jau dienas karstumā. Viņš pacēla savas acis, paskatījās un redzi. Tur priekšā stāvēja 3 vīri, un viņš tos ieraudzīja, skrēja tiem pretī no telts ēnas un klanījās līdz zemē. Ir svarīgi ievērot, kā Bībele ļoti skaidri saka, ka tas kungs Ābrahamam parādījās. Un ko Ābrahams redzēja, kad viņš redzēja kungu? 3 vīrus. Kāpēc 3? Ebreju rabīni nevarēja to izskaidrot. Varbūt tas bija Adonai kopā ar 2 eņģeļiem. Varbūt bija 3 eņģeļi, caur kuriem Dievs parādījās. Rabīni nezināja, bet zināja, ka kaut kādā veidā tas kungs parādījās Ābrahamam. Kā kristieši, kuri dzīvo pēc Dieva pilnīgākās atklāsmes Kristū, mēs zinām, kāpēc ir 3 vīri, jo Dievs ir trīsvienīgs – Tēvs, Dēls un Svētais Gars. 3 personas, viena būtība. Ābrahamam tika atklāta visa Dieva pilnība. Dievs 3 personās nāca, lai parādītos Ābrahamam. Dievs nāca pie cilvēka, lai atklātu sevi. 3, jeb drīzāk trīsvienība nāca pie viena. Ābrahams zināja, ka šie 3 ir kas vairāk nekā vienkārši cilvēki. Tāpēc klanījās līdz zemei un teica: Mans kungs, kaut jau es gūtu tavu vēlību, nepaej garām savam kalpam. Ņemiet jau mazliet ūdens, mazliet mazgājiet savas kājas un atgulieties zem šī koka. Bet es ņemšu klaipu maizes, stiprinieties, un pēc tam varat doties tālāk.
Kā jau teicu, Ābrahams zināja, vismaz nojauta, kas šie trīs vīri bija. Viņš bija dzirdējis šo dievišķo balsi, kas ar viņu tagad runāja. Viņš bija to dzirdējis jau agrāk. Ir rakstīts, ka viņš klanījās līdz zemē, metās uz vaigas, zemojās. Tas ir pielūdz atnākušos trīs ciemiņus, kurus viņš atpazina par savu kungu. Tad viņš viņiem atnesa 3 dāvanas – ūdeni, maizi, kā arī nokauto teļu. 3 dāvanas savam kungam. Ievērosim, kā šie stāsti atspoguļojās. Ābrahama stāstā mēs redzam, kā trīsvienīgais Dievs 3 vīru formā nāk pie cilvēka. Zvaigznes dienas stāstā mēs redzam, ka 3 vīri nāk pie Dieva, kas ir tapis cilvēks. Dievs pie cilvēka, cilvēki pie Dieva. Abos gadījumos cilvēki zināja, ka tas, kas apciemo vai tiek apciemots, ir vairāk par cilvēku. Ka viņš ir Dievs, ka viņš ir pielūgšanas vērts, ka viņa priekšā jāzemojās, jāklanās, jāmetās uz vaigu. Ābrahams vecajā derībā un 3 gudrie jaunajā abi pielūdz kungu. Viens tika apciemots, otrie apciemoja, bet abi pielūdz. Dāvanas abos gadījumos bija 3. Vai tāpēc, lai atspoguļo Dieva trīsvienīgo dabu, vai lai atspoguļot Kristus trīskāršo sūtījumu? Abos gadījumos es teiktu jā. Ābrahams nesa ūdeni, maizi un teļu. Gudrie nesa zeltu, vīraku un miris. Ūdens simbolizēja dzīvību, maize, garīgu barību un teļš, grēku upuri. Kristus atnes mums dzīvo ūdeni, kas ved mūžīgajai dzīvībai. Viņš mums dod debesu maizi sakramentā un pats kļuva par grēku upuri pie krusta. Zelts, ko nesa gudrie, parāda Kristus ķēnišķīgumu. Vīraks viņa priesteļisko kalpošanu un miras viņa nāvi pie krusta mūsu dēļ. Šīs dāvanas, ko nesa Ābrahams un 3 gudrie, bija dārgas. Viņa nesa labāko. Tuksnesī ūdens, maize un teļš visi uztur dzīvību un tādējādi ir dārgi. Zelts, vīraks un miras ir dārgi, jo katrs savā veidā ir reti un grūti sastopami, darot tos vērtīgus. Un visas šīs simbolikas pilnās un dargās dāvanas ir dotas Dievam, lai dotu viņam godu, slavu, pateicību un pielūgšanu. Šajā zvaigznes dienā pārdomāsim to, ka Bībeles stāsti mēdz atspoguļoties, lai piešķirtu vēl dziļāku jēgu
un domu. Šajos stāstos par Ābrahamu un gudrajiem mēs redzam patiesību, ka Dievs nāk pie mums un kā mums ir jāiet pie Dieva, lai notiktu appusēja sastapšanās. Kristū Dievs nāk pie mums, kad Svētais Gars caur labo vēsti mums atklāja, ka Dievs ir pie mums. Mēs esam izvēles priekšā. Darīt kā 3 gudrie un mērot garu ceļu, fiziski vai garīgi, lai satiktos ar Kristu vai nedarīt neko. Un kad mēs caur Dieva žēlastību Kristu esam satikušies, tas ir stāvam šī svētā šūpu priekšā, vai ņemsim Ābrahamu un 3 gudro piemēru vērā un atdosim savas vislabākās dāvanas kungam un pielūgsim viņu, kas guļ uz salmiem un sienu. Vai paliksim vienaldzīgi. Prieks pasaulē, tas kungs ir klāt. Nu ķēniņš zemē dots, ak nāciet viņu pielūgt. Āmen. Apliecināsim savu kristīgo ticību.